ASV vēršas plašumā skandāls bēdīgi slavenā ieslodzījumā bojāgājušā Elites Sutenera Epsteina lietā. Priekšvēlēšanu laikā Trumps apgalvoja, ka ar Epsteinu ir saistīta demokrātu elite un solīja, ka republikāņu partija nāks un ASV politisko eliti no šīs infekcijas attīrīs. Trumps turpina aktīvi noliegt draudzību ar Epsteinu, bet mediju rīcībā ir gana daudz foto un video, kas apliecina abu biznesmeņu saikni. I never had the privilege of going to his island. And I did turn it down, but a lot of people in Palm Beach were invited to his island. ASV administrācija šobrīd dara visu, lai Epsteina datu bāze dienas gaismu neieraudzītu. Acīm redzot, dati tomēr nav izmantojami Trumpa administrācijas cīņā pret demokrātiem. Tāpat lielu interesi turpina raisīt Epsteina saites ar Krievijas specdienestu, kas vadīja gan Epsteinu, gan viņa biznesu. Epsteins bija cieši pazīstams ar FSB pulkvedi Sergeju Beļakovu, kādreizējo ekonomikas attīstības ministra vietnieku un Sanktpēterburgas ekonomiskā fóruma fonda vadītāju. Viņš organizēja ekonomikas fórumu, uz ko aicināja ietekmīgus ārvalstniekus. Krievijas specdienesti izmantoja Honey Trap, fóruma sieviešu personālu, kas nodarbojas ar eskorta pakalpojumiem, un vadoties pēc panākumiem, slepus uzņēma video, ar ko pēc tam varēja šantažēt klientu vai nodibināt ilgstošu sadarbību. Epsteina un Beļakova kontakts tika nodibināts pateicoties FSB slazdiem. Kāda FSB štata eskortniece savulaik esot ieradusies ASV, lai šantažētu ļaudis, kas Krievijas ekonomikas fórumos labi pavadījuši laiku. Epsteins Beļakova lūdza šo lietu nokārtot, jo ļaudis esot solīdi, un viņš to arī izdarīja. Beļakova pozīcija bija unikāla. Viņš bija gan Epsteina draugs un vadīja minēto ekonomikas fórumu, gan bija absolvējis FSB akadēmiju. Pēc absolvēšanas viņš gadu pavadīja FSB robežsargu dienestā, bet pēc tam piedzīvoja strauju karjeras attīstību Krievijas varas struktūrās. Oficiālajā biogrāfijā teikts, ka 2001. gadā, būdams 28 gadus vecs ar nelielu pieredzi, izņemot dienestu armijā un FSB, Beļakovs kļuva par padomnieku. Reforma Starptautiskās ekonomiskās un sociālo reformu fonda galvenajā pārvaldē. To 1990. gadā dibināja valdībai tūs stāvošs intelektuāļu loks. Visi Beļakova amati akcentēja viņa tūmu ekonomiskajai elitei. Kremļa oligarha Deripaskas darbinieks, asistents Rūpniecības un uzņēmēju savienības prezidentam, ekonomikas attīstības ministrs asistents un Krievijas pirmā premjerministra vietnieka palīgs investoru jautājumos. Beidzot, 2012. gadā viņš kļuva par ekonomikas attīstības ministra vietnieku. Straujo karjeru ir vienkārši izskaidrot. FSB darbiniekus sūta uz iestādēm un organizācijām, kur viņu uzdevums ir tās uzraudzīt. Tādēļ tiek izmantoti visādi amati. FSB ir vesels aparāts otrreizējiem darbiniekiem, kam jāpilda šādi uzdevumi, un, protams, informācija ir stingri slepena. Beļakovs un Epsteins komunicēja vismaz kopš 2014. gada. Līdz tam Epsteins jau bija atzīts par vainīgu nepilngadīgas personas iesaistīšanā prostitūcijā un seksuālo pakalpojumu pieprasīšanā. 2008. gadā viņam piespieda 18 mēnešu cietumsodu. Beļakovu no sadarbības tas neatturēja. Beļakovs viņu augsti vērtēja un atbalstīja arī pēc Krīmas aneksijas. Epsteins piedāvā savu palīdzību viesu piesaistē ekonomikas fórumam. Daudzi atteicās to apmeklēt sankciju dēļ. 2014. gada jūlijā Beļakovs palīdzēja Epsteinam ar Krievijas vīzu un palīdzēja organizēt tikšanās ar finanšu ministra vietnieku Storčaku un centrālās bankas prieksēdētāju vietnieku Simonovski. Gadu vēlāk Beļakovs aktīvi strādāja pie 4. atvērto investīciju fóruma dalībnieku saraksta. Beļakovs par spīti sankcijām vēlējās viesu lokā redzēt lielus ārzemju uzņēmējus, un atkal palīdzēja Epsteins, kurš piedāvā virkni potenciālo viesu. Viņu vidū bijušais Microsoft tehnoloģiju direktors Mirvolds un LinkedIn līdzdibinātājs Hofmans. Arī Beļakovs pildīja savus solījumus. Piemēram, uzrakstīja rekomendācijas vēstuli, lai Epsteina asistente Požidājeva saņemtu ASV talantu vīzu. Vēstulē viņš rakstīja, ka Požidājeva konsultē par rietumu dalībniekiem, nodrošina sadarbību un tā tālāk. Požidājevas, Krievijas pilsones, biznesa attiecībām ar Epsteinu ir ilga vēsture. Pati viņa stāsta, ka pēc studijām augstskolā, žurnāla Maksim skaistuma konkursa fināla parakstījusi līgumu ar Elite Models aģentūru un pārcēlusies uz Eiropu, taču nav zināms, kā viņa iepazinās ar Epsteinu. Mēļo, ka miljardieris viņai piedāvājis iespēju studēt un apmeklēt konferences ar akadēmiķiem. Požidājeva pirmo reizi nofotografēja 2010. gada decembrī, kad viņa devās prom no Epsteina dzīves vietas laikā, kad tur
Tur mitinājās princis Andrew. Vēlāk Požidāju kļuva par Education Advance organizācijas prezidenti. Daļu ziedojumu organizācija saņēma no Epsteina. Senators Vaidens ASV kongresā paziņoja, ka saskaņā ar finanšu izlūkošanas dienesta datiem no kāda sava konta Epsteins veicis 4752 naudas pārvedumus. To kopējā summa - 1,1 miljards ASV dolāru. Aizturēšanas brīdī skaidrā naudā un bankas kontos Epsteinam bija ap 500 miljoniem ASV dolāru. Ir pamats uzskatīt, ka Epsteins nodrošināja arī naudas atmazgāšanas pasākumus. No citiem kontiem Epsteins uz sankcionētām Krievijas bankām pārskaitīs simtiem miljonu ASV dolārus. Tā bija laba sadarbība. Epsteins savus plašos kontaktus ASV elitē izmantoja, lai uz Krieviju sūtītu cilvēkus, kuri īpaši interesēja Maskavu. Beļakovs šiem biznesmeņiem sarunāja tikšanās ar augsta līmeņa Krievijas amatpersonām, un tas viņus ļoti ieinteresēja apmeklēt Krieviju. Tā sākās vērvēšana. Vairs nevar izslēgt to, ka ASV ļoti augstā līmenī ir pakļautas Krievijas šantāžai.